Katrs noteikti, kurš ir dzirdējis vārdu dragrēs un zina, ko tas apmēram nozīmē, zina, ka tā īsti legāla lieta tā nav. Kopā sanāk cilvēku ar dažādiem automobīļiem, viņi sacenšās savā starpā, brauc no punkta A līdz punktam B. Es gan stāstu savu versiju, protams, par šo pasākumu. Un sacenšās savā starpā automobīļi ar vienādiem tehniskajiem parametriem. Arī Rīgā, cik es zinu, tad šādas te pasākumi šad un tad notiek. Nu jā, iespējams, mani vārdi nebūs īpaši populāri mūsu skatītāju vidū, bet man tas atgādina tādu puišeļu plātīšanos un izrādīšanos, kuram lielāka lāpstiņa vai kuram garāks tas, kas biksiņās. Un tagad dragreisiem ir parādījusies jauna modifikācija, par ko, protams, ziņos mūsu korespondenta Agnes Drunga. Agrāk, ja sakārojās tā sirsnīgā gāzes pedāla iespiest grīdā vai arī sajust tādu kņudoņu te pakrūtē, tam noderēja dragreis. Bet ko, nu? Dragreis vairs neesot modē, bet satraukumam nav pamata, jo vieta jau nemēdz palikt tukša. Šāda veida pasākums ir daudz interesantāks nekā dragreis, kas notiek 10 sekundes. Bet kas notiek ilgāk par 10 sekundēm? No šī jautājuma, kā redzams, ļaudis baidās kā no uguns, un skaidrs top tikai viens – lielveikala autostāvvietās sabraukuši iepirkties gribētāji. Es nezinu. Savācās visens tā. Es nezinu, es mājās netieku. Mājās netieku. Kur es dzīvoju? Es īsti nezinu, mēs ar draugiem savācāmies, satiksimies un tad visu brauksim iepirkties pa veikaliem. Tā kā pircēji sabraukuši ar itin glauniem spēkratiem, bez lielīšanās te neiztikt. Tā ir kopējā interese, gandarījums, pulcēšanās, kaut kāda lielīšanās ar saviem automobīlīšiem. Tad viņš ir viens no jaudīgākajiem Rīgā. Zems viņš diezgan ir... Viņam ir vairāk nekā 350 zirgi. Šis tas motoram darīts? 300 km/h. Es kaut kā 235 esmu braucis, bet tas nav galvenais. Skaidrs, galvenā te ir iepirkšanās. Nu tad aiziet. Skatu policisti arī krituši iepirkšanās drudzī. Starts jau aizgāja. Ev, klausies, kur ir Lubānas iela? Tā ir tā, kas iet gar šito, kā viņu sauc? Itin drīz nokļūstam iepirkšanās vietā. Jūs gribat papildus par 10 centiem? Jā, viss izbraukt. Šokolādi paņēmi? Jā. Nu vai, viss? Pēc pusstundas visi pircēji atgriežušies atpakaļ, sveiki un veseli. Un vētrainais brauciens cauri Rīgai darīs viņus krietni vien runātīgāks. Un beidzot mēs uzzinām, kas tad īsti slēpjas naksnīgās iepirkšanās aizsegā. Šovakar notiks Street Race Challenge. Tas ir tiek dot kontrolpunktu, vienkārši kurš ātrāk izbrauks kontrolpunktu. Parādās cilvēku zināšanas Rīgas ielās, cik viņi labi pārzina Rīgu. Pārgalvīgākie brauc ātrāk, tie, kas grib vienkārši adrenalīnu, teiksim, piedalīties, tie brauc lēnāk. Kāds ir jūsu attiecības ar policiju? Es domāju, ka visnotaļ labas. Es pilnībā atbalstu ceļu policiju un esmu priecīgs, ka viņi rūpējas par kārtību Rīgas ielās. Visi centās braukt uz 50 km/h, kur tas bija atļauts, un uz 70, kur savukārt tas bija atļauts ar zīmēm. Sakarā to, ka viss darbība notikās Rīgas pilsētā. Jā, jo ik viens ir iepazinies ar šo savdabīgo sacensību noteikumiem. Ievērot ceļu satiksmes noteikumus, nepārkāpt ātrumu, kā arī nebraukt pie sarkanās gaismas. Jūs noticējāt? Agnese Drunga, Juris Golubevs, Bestabu laiks. Šajā nedēļā Da green. Nedelaiet mani! Košļeni! Vienalga kādu baču! Diolu! Grota dzīve. Čeko! Nevar, man laika nav. Dāvinu. Čeku nevajag? Man čeku lūdzu vajag? Tev nauda nogrib. Kur tev kompanjons?
Ir. Kožlins! Fiksi! Kožlins vai? Nu izsit lūdzu Čekman vai Kožlins! Roni, tevi nemīl! Tevi nemīl! Kožlins iedod lūdzu man ātrumu Čekinu. Kožlins vienalga kuras. Čeku man ātrumu. Blementi 5 minūtes nešķiet. Oi, tāda bija, ja? Čeku man ātrumu. Šitādi te iedod man orbītu. Orbītu man iedod šitā. Ātri. Es viņā tur uzreiz sagatavotu. Cik viņš maksā? Nākošie, ja tev viesais nākošie nāk. Čeki man lūdzu. Pagaidiet, tūlīt būs vēl. Dagos. Jā, jā. Tā pirmā? Dagos. Nu, būtu sārkots inkastīvi. Kas jums ir vislētāk? Nātā. Jā, pierakstu. Lūdzu. Paldies. Ko lūdzu? Kasīts arī. Smile, baby. Tev karters vēl viens bagažniekā mētājās? Jā, vecīgi, pats nav. Papai malā. Макс, номер машины.
L5141. Sērkociņus lūdzu, sērkociņus. Kopā ir un gumijas. Vienāga. 25? Nāc, lūdzu, bišķiņ ātrāk. Lūdzu. Viņi jau dosmīgi paliek. Jā, man liekas, ka pagājuši stressā, bet nu vārds. Man nav laika. Kas ar to nezinu? Paldies. Čekiņ, lūdzu, čekiņ. Nē, izsist to čekiņu. Lūdzu, bišķīgi, jums ir zelts vienkārši. Paldies. Es varu voči, bet bāc nevaram to redzēt. Pēc. Gribējās. Pusstundu jau ir pagājusi. Mašīna vaļā. Dāks arī piedalās?